Kur likt 5 litrus degvielas? Kaniņā. Kur likt 40 litrus? Mašīnā. Bet ko darīt, ja tev ir miljoniem litru degvielas vienu vietu? Kā uzglabāt to droši un videi draudzīgi? To tūlīt noskaidrosim. Esmu nonācis pie viena no lielākajiem degvielas rezervuāriem Baltijā. Šodien redz gadījums. Tas ir tukšs. 5 dienas atpakaļ šis rezervārs uzglabāja dīzeļdegvielu. Rezervāra tilpums ir 50 000 kubikmetri, kas sastāda 50 miljoni litru. Rezervārs tika iztukšots un sagatavots defektoskopijas darbiem. Ja tev ir naftas produktu rezervuārs, tam gluži kā automašīnai, regulāri jāveic tehniskā apskata. Tiesa, tā ir krietni nopietnāka nekā tavam autiņam. Šāda te milzīga moderna rezervuāra pārbaude notiek reizi 3–4 gados un prasa aptuveni 2 dienas. Vecākiem rezervuāriem šīs pārbaudes notiek biežāk. Tas atkarīgs arī no tā produkta, kas tika uzglabāšais rezervāros. Ja ir agresīvāka produkta, pārbaudes tiek veiktas biežākas. Ja ir runa par benzīniem un dīzeļdegvielu, šīs pārbaudes notiek retākas. Būvēts 1999. gadā, šīs uzskatāms par gana jaunu rezervuāru, kas būvēts pēc aktuālākajiem drošības standartiem. Tā princips vienkāršs, gluži kā glāze glāzē. Šī ir rezervuāra siena, šī ir ārējā siena. Šis, varētu teikt, otrais rezervuārs apkārt pirmajām vietām. Augšā mēs redzam ir zils debesis. Gadījumā, ja notiek avārija un noplūst produkts, viņš paliek šī glāzē iekšā. Netiek piesārņota vide, produkts paliek šeit iekšā un iespējas viņu savākt, saglābt un atgūt. Kā mēs uzzinām par šo noplūdi? Šeit mums ir 2 drošības sistēmas. Pirmā no šīm sistēmām ir līmeņa detektors. Tātad, ja nonāk kāds šķidrums šeit, viņš nonāk šī caurulītē un otrā pusē detektors, kas detektē šķidruma klātbūtni šeit. Tātad naftas produkts nāk avārijas signāls pie operatora dienesta un pie ugunsdzēsības un glābšanas dienesta. Mēs zinām, ka ir kāds draudz šeit. Otrais, šis lūk ir gāzu detektors. Tātad, ja šī glāzē ir klātesoša sprādzienu bīstamā vide izgarojuma veidā no naftas produktiem, tad mēs zinām, ka kaut kas nav kārtībā, ir radusies acīm redzot kāda noplūde, plaisa vai kas. Un šis mums dod brīdinājumu signālu, arī operatori zina, kad ir kaut kas noticis ar rezervāru. Man jautājums par līmeņu rādītāju. Ja ir tas spēcīgs lietus gāzes, tad tas līmenis neveidojas, nerada viltus trauksmi? Nē, tā negadās, jo šeit mums tālāk ir, kā jūs redzat, tā vieta, tas ir kanalizācija. Lietus ūdens tiek nolaists industriālajā kanalizācijā. Bet tad jau līmeņa rādes arī neko nedod, ja aiziet kanalizācijā? Nē, kanalizācija tiek atvērta vaļā tikai lietus gadījumā. Pārējā laikā viņi vienmēr ciet ir. Un ja noplūde notiek lietus laikā? Labs jautājums, tā parasti negadās. Nē, bet līdz šādā es sapratu jūsu domu, jā. Nē, lietas būtība ir tāda, ka tāpēc arī gāzes detektors ir ne tikai un vienīgi. Līmeņa detektors. Līmeņa detektors tas varētu pirmā robeža, otrā robeža ir gāzes detektors. Godīgi sakot, gāzes detektors nostrādās pirmais. Tas ir, kā saka, dubulta aizsardzība, vienkārši šeit vai šeit. Pieaicinātie eksperti, kas pārbaudīs rezervuāru tehnisko stāvokli, norāda, ka, lai arī likumdošanā noteiktas minimālās prasības tam, cik bieži un kā šie darbi veicami, tieši no objektu īpašniekiem atkarīgs, cik droši un videi draudzīgi tie ir. Valdītāja loma ir īstenībā vislielāka, jo valdītājiem ir pienākums ne tikai sekot līdzi pārbaužu grafiku ievērošanai, bet arī īstenībā būt izstrādāt, ne tikai veikt pārbaudes, bet īstenībā vairāk strādāt pie preventīvo darbību plāniem. Bieži vien minimālās prasības ļauj pārliecināties par konkrētām lietām, bet lai tiešām būtu drošam un pārliecinātam par to, ka nekas nevar draudēt apkārtējai videi, pašai iekārtai, valdītājs pieņem lēmumu un izstrādā sadarbībā ar citiem profesionāļiem mums šo te uzturēšanas un pārbaužu plānu. Bet nu laiks inspekcijai rezervuāra iekšpusē. Ejam dziļāk. Šī ir unikāla iespēja mums nonākt šādā rezervārā. Televīzija mums nekad te nav bijuši iekšā. Ne pirmo reizi šādā objektā gan viesojas Inspekta Latvija eksperti. Standarti tur ir kaut kādas 10–12 pozīcijas, kas ir jāveic pilnās pārbaudes laikā, un tas viss tiks darīts pakāpeniski. Sākumā mēs izdaram iekšējo apskati, nomēram grīdu, uzrakstam melnrakstiņu par to, ko mēs domājam par grīdu, pēc tam mēs ejam pa sienu, pēc tam mēram visas ģeometrijas un tā tālāk. Tumšajā telpā pamanīt kādus defektus grīdā neprašam būtu gana sarežģīti, taču ne šiem rūdītajiem profesionāļiem.
tas, kas meklē, tas arī atrod parasti. Un šis darbs tiek veikts arī metodiski. Ne jau tā, ka mēs vienkārši staigājam lukturīšiem, bet to viss tiek sektoros sadalīts un tiek metodiski kvadrātmetrs pēc kvadrātmetra apsekots. Drīz vien jau atrasts, kas uzmanības vērts. Atrodam dziļāko vietu, iztīrītajā, nofiksējam vidmēru, nolasam, kad viņš ir 2,7 mm dziļumā. Ņemot vērā metāla loksnes biezumu un normatīvo aktu prasības, tad nedrīkstētu būt dziļāks par 4 mm. Tad ir remonts nepieciešams nekavēties. Dotajā gadījumā remontu var arī atlikt. Interesanti, ka staigājot pa rezervuāru, jumts nemaz nav redzams. Virs mums ir alumīnija pontons, kas paceļas līdz ar iepludinātu naftas produktu un neļauj tā tvaikiem nonākt atmosfērā. Viņi kondensējās un nonāk atpakaļ šajā produktā. Netiek nodarīts kaitējums videi. Lai šos tvaikus noturētu iekšpusē, šeit ir dubultais blīvējums. Tad ir divi gumijas sloki blīvu veidā starp rezervāru sienu un pontonu, kas notur visus šos tvaikus šī paša rezervāra iekšienē. Virs pontona ir visai tumšs, bet izskatās kā kādā futbola stadionā vai gan lielā koncertzālē ar kupolveidīgu jumtu. Iespaidīgi. Pēc dažām stundām šeit jau būs atkal pilns ar dīzeļdegvielu. Un varēs atsākties rezervuāra ierastā dzīve, kā starpniekam starp piebraukušajām naftas cisternām un kuģojošajiem tankeriem. Bet cik ilgi šāds rezervuārs dzīvos, tas ir jautājums, uz kuru nav vienas atbildes. Rezervāra termiņš nekur nav noteikts. Viņš var eksploatēt tāpat kā automašīnu. Antīki automobīļi 100 gadus jau iet un darbojas. Galvenais uzturēt viņus atbilstošā tehniskā kārtībā, pārliecināties, ka viņi droši eksploatācijā un nerada nekādus riskus ne videi, ne cilvēkam.